Jūs savā kontā noteikti vēlēsieties ielikt kaut kādas jau eksistējošas atlaižu skalas vai arī kaut kādu noteiktu aģentūras atlaidi, kas pēc noklusējuma būs visām aģentūrām, kuras veiks rezervēšanu. Un to var administrēt iestatījuma sadaļā, kur ir kreisajā pusē apjoma atlaides un aģentūra atlaides. Tātad kā tas tieši strādā? Nospiežam uz apjoma atlaides. Šeit parādīsies aile, kur var norādīt noklusējumu aģentūras atlaidi. Tālāk ir apjoma atlaižu skala. Un tātad, ja jums vien noteikta bruto apjoma pasūtījuma ir kaut kāda atlaide, tad jūs to šeit definējat, piemēram, no 500 līdz 999 latiem atlaide ir 10%. Saglabājot, viņa šeit veidojās. Tepat arī varēs to atlaidi vēlāk arī mainīt vai administrēt vai dzēst, kā arī pievienot jaunu rindu, ja ir atlaide atkal no 1000 līdz 2000 un tā tālāk un tā joprojām. Kad visa šeit norādītā informācija ir korekta, tad neaizmirstam saglabāt. Šis ķeks ir domāts tādā gadījumā, ja jūsu politika nosaka, ka apjomu un aģentūras atlaidēm ir jāsummējas, bet parasti gan ir tā, ka vispirms paņem nost atlaidi, kas ir par apjomu, pēc tam paņem nost atlaidi, kas ir par aģentūras apjomu. Ja runājam tieši, ka konkrētai aģentūrai vajag kaut kādu noteiktu atlaidi, tātad šeit ir atkal nākošās apakšsadaļa aģentūra atlaides, taču jānorāda ir tāda lieta, ka pievienot jaunu atlaidi aģentūrai varēs tikai tajā gadījumā, kad aģentūra jau būs veikusi pirmo pasūtījumu pie jums. Tad viņš šeit parādīsies sarakstā, varēs viņu izvēlēties un norādīt kaut kādu aģentūras atlaidi, kas tai aģentūrai konkrētai jau būs vienmēr pēc noklusējuma, kad veiks pasūtījumus un rezervēs laukumus pie jums. Tad atkal šeit jāsaglabā un tā var administrēt viss atlaides, kas attiecās uz jūsu kontu. Ja jums reklāmas arhitektūrā būs vairāki mediju kanāli, kur dažādiem mediju kanāliem ir dažāda apjoma struktūra, apjoma atlaižu un aģentūras atlaižu struktūra, tādā gadījumā no vienas puses it kā varētu taisīt divus kontus, bet es to noteikti neieteiktu administrēt divus dažādus kontus. Drīzāk ieteiktu ielikt noklusējuma atlaidi mazāko un tālāk jau pie katra mediju kanāla aprakstā vienkārši norādīt, ka šim medijam noklusējuma aģentūras atlaide ir augstāka nekā parasti norādītā kaut kāda atlaide. Tas ir veids, kā to risināt. Izmantojam.